Labdien vai čau čau, te Renārs no Relaiva. Un šodien mums ir dzīvoklis Gaujas ielā pārdots. Līdz ar to mēs esam ciemos pie Annas vēlreiz uzjautāt dažus jautājumus, kā mums viss tā kā tirdzniecībā ir gājis. Varbūt Anna var pastāstīt, kā vispār izdomāja pārdot dzīvokli. Jā, sveiki, jā, es esmu jauka Gaujas ielas dzīvokļa saimniece. Mēs šeit dzīvojām 16 gadus, mūsu ģimene un suns. Bet laiks gāja, bērni izauga, aizgāja katrs savā dzīvē, un tad mēs ar vīru nolēmām, ka mums dzīvoklis ir par lielu, jo mums ir arī lauku māja. Nolēmām viņu pārdot, vārds pa vārdam tā, var sakot. Nolēmām. Sapratām, jā. Tā kā vēl nākošais jautājums būtu tāds, kā tad mēs nonācām viens līdz otram, vai kā jūs uzzinājāt par Relaivu? Patiesību sakot, tā sākotnēji tā kā pilnīgi netīšām, jo sarunu par pārmaiņām sāku ar mūsu mājas kaimiņu Jāni. Ārā izgājuši, pārmijām vārds pa vārdam, viņš stāstīja par saviem plāniem, es par saviem, un viņš saka, klausies, tev taču noteikti vajag, būt kontaktā, uzmeklēt Sijā Relaivu un Renāru, jo viņš ļoti sekmīgi ir pārdevis Mārupē dzīvokļus. Un tad es tā domāju, es esmu aizņēmis cilvēks, jā, mans vīrs ir ļoti noslogots, tad mēs noteikti uzmeklēsim kādus pakalpojumus, jo mums nav laika pašiem ar to nodarboties. Jā, tas bija galvenais kritērijs. Jā, un tā mēs sazinājāmies ar Renāru. Mums izveidojās ļoti, ļoti veiksmīga sadarbība. Un tad jau arī tāpēc laikam bija tā doma netirgot pašiem? Jā, mēs vēlējāmies tiešām ietaupīt laiku, jo mums, zināt kā, nav laika pašiem filmēt, pat pašiem fotografēt, meklēt kaut kur, atbildēt uz zvaniem. Es esmu ārsts, es daru uz potenciālo klientu pircēju zvaniem, man nemaz nebūtu laiks atbildēt. No manas puses tas būtu diezgan nesekmīgi. Es tiešām izlēmu taupīt savus nervus, savu laiku, jā, jo tas vispār patērē, tāpat tie kredīti maksājumi iet uz priekšu. Mēs vēlējāmies dzīvokli pārdot operatīvi. Tā bija mūsu galvenā vēlme. Ātri un operatīvi. Jā. Patīkami. Jā. Un ko jūs ieteiktu citiem turpmāk, vai pašiem tomēr tirgot šos dzīvokļus, vai arī uzticēt aģentam? Zināt, kā pēc mūsu pieredzes es ieteiktu tomēr sadarboties ar nekustamā īpašuma aģentūrām, ar zināmiem cilvēkiem, pārbaudītiem. Jo, kā jau es teicu, protams, atkarīgs no personīgām vēlmēm un aizņemtiem cilvēkiem, ja? Rocība atļauja, un viss ir, jūs to varat atļauties, un jūs tā vēlaties, tad es ieteiktu tomēr sadarboties ar speciālistiem. Jā, labi, skaidrs. Jā. Un tad vēl, kā mums tas izdevās, ilgi, ātri? Jā, komentārs tāds. 2 vārdos varu pateikt, viss mums notika pirmkārt ļoti operatīvi un ļoti draudzīgi. Rekomendēju tiešām, esmu ļoti apmierināta ar šo sadarbību. Es teikšu tā, ka mēs ar vīru bijām pārsteigti, cik necerēti ātri mums tās visas lietas sakārtojās un notika ar Renāru palīdzību. Tā kā paldies. Jā, paldies tev, Anda. Jā, paldies par sadarbību. Jā, paldies.